Pirms nopērkat un samontējat iVault, noskatieties video atbilstību iVault 3.0 lietošanai un noskaidrojiet, vai tas ir jums piemērots pārvietošanās palīglīdzeklis. Iepazīsimies ar iVault iepakojumu saturu. Šajā maisiņā ir viena no 3 siksnām – skavas uzgrieznis un skrūve un plastikāta augšstilba atbalsts. Citā versijā iVault ir ar jau uzmontētu auduma atbalsta siksnu augšstilbam. Šie ir augšstilba sānu atbalsti. L ir kreisās puses augšstilba sānu atbalsts, R ir labās puses augšstilba sānu atbalsts, šie ir apakšējie atbalsta stieņi. L ir kreisās puses un R ir labās puses apakšējais atbalsta stienis. Šis ir iVault kruķa apakšējais atbalsts ar pēdu. Ceļgala platforma, kurai ir jau uzmontēts apakšstilba un ceļgala siksnas. Augšsēji atbalsta stieņi un augšstilba sānu atbalstu skrūves. Citai iVault kruķa versijai uz augšējiem atbalsta stieņiem ir jau uzmontēts auduma atbalsts augšstilbam. Ja jūsu iVault ir iesaiņots citādāk vai arī kāda no šīm daļām iztrūkst, nekavējoties sazinieties ar iVault izplatītāju Medicom Latviju. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Solis numur 1. Kruķa apakšējo atbalstu ievietojiet ceļgala platformā, noņemiet ceļgala siksnu, bet pēc tam noņemiet apakšstilba siksnu. Sākumā atvienojiet un noņemiet zilo sprādzi. Melno sprādzi noņemiet viegli, paceļot sprādzi bloķējošo daļu un vienlaicīgi melno sprādzi pastumjot virzienā uz leju. Ja sprādzi bloķējošo daļu pacelsiet pārāk augstu, jūs to varat neatgriezeniski sabojāt. Melnās sprādzes bloķējošās daļas pacelšanai nelietojiet nekādus papildus instrumentus. Novietojiet visas siksnas blakus. Ceļgala platformu apgrieziet otrādi un novietojiet uz cietas līdzenas virsmas. Ceļgala platformā ievietojiet apakšējo atbalstu ar pēdu tā, lai atbalsta atsperes poga ieietu ceļa platformas kontaktligzdā. Ar vienu roku pieturiet ceļa platformu, bet ar otru ievietojiet kruķa apakšējo atbalstu. Dažkārt atsperes poga ir jāpiespiež, un pēc tam ar rotējošām kustībām jāievieto ceļa platformā. Apakšējo atbalstu rotējiet sāņus par 90 grādiem tā, lai atsperes poga fiksējas tai paredzētajā atverē. Pārbaudiet savienojumu ar spēku, grozot apakšējā atbalsta pēdu. Ja ir pareizi savietots, tad nav iespējama kruķa pēdas rotācija. Pārbaudiet, vai skava uz apakšējā atbalsta joprojām ir novietota pareizā pozīcijā. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Solis numur 2. Uzmontējiet augšstilba sānu atbalstus. No augšējo atbalsta stieņu roktura izskrūvējiet augšstilba atbalstu skrūves. Uzlieciet labās puses augšstilba atbalstu, pēc tam par aptuveni 50% pieskrūvējiet skrūvi, lai sānu atbalstu būtu iespējams pacelt un rotēt nepieciešamajā pozīcijā. Paceliet un rotējiet augšstilba sānu atbalstu līdz bultiņas atzīmei pozīcijā 6. Identiski novietojiet kreiso augšstilba sānu atbalstu. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Solis numur 3. Ievietojiet kruķa augšējo atbalstu. Pirmkārt pārliecinieties, ka abi augšējie atbalsta stieņi ir vienāda garuma. Ja stieņi nav vienāda garuma, tad izņemiet no stieņa C veida fiksātoru, pielāgojiet stieņa garumu un fiksējiet to atpakaļ, ievietojot C veida fiksātoru. Jūsu iVault ir komplektēts vai nu ar jau rūpnieciski uzmontētu auduma atbalstu augšstilbam, vai arī ar atsevišķi uzliekamu plastikāta priekšējo atbalstu. Abiem atbalstiem ir vienāda funkcija. Ja jūsu iVault priekšējais atbalsts ir no auduma, tad izlaidiet nākamo soli. Ja komplektā ir plastikāta priekšējais atbalsts, tad novietojiet to uz augšējiem atbalsta stieņiem un fiksējiet, uzspiežot uz to sānu malām. Kā redzams, šajā video jūs to varat uzmontēt ar plaukstām vai dūrēm, viegli uzsitot uz to malām.
Nemēģiniet to uzlikt spiežot uz plastikāta atbalsta vidus. Tādā veidā tas var tikt sabojāts vai salauzts. Samontētu augšējo atbalstu ievietojiet tam paredzētajās ceļgala atbalsta atverēs. Ja savienojums ir ciešs, tad atbalstoties pret rokturi ar vienmērīgu spiedienu virziet abus stieņus tā, lai atveres stieņu malās sakrīt ar sānu atverēm ceļgala atbalstā. Pārliecinieties, ka abās pusēs stieņi ir ievietoti pareizi. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Solis numur 4. Uzmontējiet apakšējos atbalsta stieņus. Kā iepriekš tika rādīts, uz katra stieņa ir puses atzīmes. R ir labās puses stieņas un L ir kreisās puses stieņas. Tas atbilst ceļgala platformas labai un kreisajai pusei. Sākumā montējiet labās puses atbalsta stieni. Atkārtot pārliecinieties, vai paņēmāt pareizās puses stieni. Pēc tam montējiet stieni. Lai augšējais un apakšējais stienis savienotos precīzi, ievietojiet apakšējo stieni, pieturiet un spiediet uz leju augšējo stieni. Pēc klikšķa pārbaudiet savienojumu, mēģinot stieņus katru uz savu pusi pavilkt ārā. Tagad montējiet kreisās puses stieni. Pārbaudiet savienojumu. Ja apakšējais atbalsta stienis ir ievietots nepareizi, šeit parādām, kā to var izņemt un pārlikt. Ja atsperes pogu iespiedīsiet pārāk dziļi, tā var migrēt. Ja tas notiek, problēmas novēršanai sazinieties ar iVolk izplatītāju Medicom Latvija. Nostipriniet apakšējos stieņus ar skavu un uzgriezni. Pārliecinieties, ka atveres stieņu apakšējā daļā sakrīt ar apakšējā atbalsta skavas atveri. Ja atveres nav vienā līmenī, pārpozicionējiet skavu uz augšu vai leju. Kad atveres atrodas vienā līmenī, caur tām izvadiet fiksējošo skavu un uzskrūvējiet uzgriezni. Pašreiz neaizskrūvējiet pilnībā un atstājiet savienojumu vaļīgu. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Pielāgojiet iVolk kruķu pēdu lietošanai ar labo vai kreiso kāju. Pareizi pozicionējot kruķa pēdu, bulta uz tās norādīs uz slimās kājas ārpusi. Ja iVolk pēda ir novietot nepareizi, bulta norādīs uz slimās kājas iekšpusi, tas ir uz veselo kāju. Nepareizi iVolk pēdas pozīcija padarīs to nestabilu un varbūt par iemeslu kritienam un ievainojumam. Nekad nelietojiet iVolk ar nepareizi novietotu pēdu. Lai pārpozicionētu pēdu, noņemiet augstuma regulēšanas skavu, rotējiet pēdu par 180 grādiem un fiksējiet. Atpakaļ ievietojot augstuma regulēšanas skavu. Nākamajā video parādīsim, kā uz iVolk pareizi jāmontē un jāpielāgo siksnas lietošanai ar labo vai kreiso kāju. Lieliski! Jūs iemācījāties, kā samontēt savu iVolk 3.0. Nākamajā video skatieties pielāgošanas video pamācību, kurā jūs iemācīsieties, kā regulēt iVolk augstumu, koriģēt varus, valgus deformāciju, pielāgot iVolk atbilstoši jūsu kājas formai un ķermeņa tipam, lai tas atveseļošanās procesā kalpot par maksimāli efektīvu un drošu palīglīdzekli.